Influenceru mārketings un kopienas iesaistīšanās. Nodaļa – ražošana, komunikācija. Laipni lūdzam atpakaļ mūsu spēļu izstrādes stratēģiju ceļvedī. Šajā videoklipā mēs apspriedīsim influenceru mārketinga un kopienas iesaistīšanās nozīmi. Šie soļi ir būtiski, lai popularizētu savu spēli un veidotu spēcīgu kopienu ap to. Influenceri ir labākais mārketinga kanāls, jo viņi ir sociāli. Spēlētāji jūtas, it kā spēle būtu ieteicis draugs, nevis uzņēmums, kas cenšas viņiem kaut ko pārdot. Izvēlieties influenceri, kas specializējas jūsu veidu spēlēs un kura auditorijai varētu patikt jūsu spēle. Kopienas iesaiste. Izveidojiet Discord serveri un aktīvi iesaistieties sarunās ar spēlētājiem, lai veidotu spēcīgu kopienu ap spēli. Dalieties ar jaunākajām ziņām par attīstību, izskaidrojiet sastaptos šķēršļus un atklāti komunicējiet. Konkrētas taktikas. Pārvērtiet sociālo tīklu patīk pogu par Steam vēlmju sarakstiem. Izmantojiet GIF failus, lai radītu interesi un piesaistītu apmeklētāju Steam lapai. Izmantojiet Steam pasākumus un festivālus, lai palielinātu spēles atpazīstamību. Apsveriet iespēju rīkot fiziskus pasākumus, lai veidotu kontaktus ar izdevējiem un prezentētu spēli plašākai auditorijai. Īstenojot ietekmētāju mārketinga un kopienas iesaistīšanas stratēģijas, jūs varat popularizēt savu spēli un veidot spēcīgu kopienu ap to. Sekojiet līdzi, lai uzzinātu vairāk padomus par spēļu izstrādi un mārketingu. Paldies par uzmanību! Tagad jūs varat veltīt laiku, lai izvēlētos sev tīkamāko metodi un izvērtētu savas idejas, lai atrastu visdaudzsološāko.